Augšdaugavas novada pašvaldība aicina līdz šā gada 26. februārim pieteikt kandidātus iedzīvotāju padomēm, kas veicinās sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un pašvaldības teritorijas attīstībā. Cienījamie aktīvie novada ļaudis, es jūs gribētu aicināt aktīvi pieteikties iedzīvotāju padomēs. Mēs esam pieņēmuši saistošos noteikumus, kurā paredzējuši, ka šādas padomes tiek izveidotas abās mūsu novada pilsētās un 25 pagastos. Skaitliskais sastāvs ir no 5 līdz 9 atkarībā no iedzīvotāju skaita. Un var pieteikties pats, var pieteikt draugu, kaimiņu, radu paziņu, aktīvu cilvēku. Un es ļoti gaidu, ka tiešām tur būs aktīvi cilvēki. Un kāpēc mēs viņus veidojam? Mēs viņus veidojam, lai mums deputātiem, vietēji iedzīvotāji caur šīm padomēm ieteiktu, pateiktu varbūt kaut kādus labus risinājumus, problēmu, ko mēs varbūt ikdienā neredzam, ikdienas rutīnā. Vienu piemēru izstāstīt, kā šīs padomes varētu darboties un ko tad es gribētu no šīm padomēm, kādus lēmumus un ieteikumus sagaidīt. Piemēram, Bebrenes piemērs. Es ļoti ceru, ka šajā pagastā tiks izveidot iedzīvotāju padomu, un pirmā lieta, ko es gribētu dzirdēt no viņiem, kā mums tālāk rīkoties ar pagastmāju un kultūras namu. Vai nu remontēt esošo ēku, kur jāiegulda 2-3 miljoni, vai nu mēs pārceļamies ar pagastmāju un kultūras centru uz citām tukšām ēkām, kas šobrīd ir pagastā, un arī izmantojām tās zāles, kas mums ir muižā un tehnikumā. Tā ka tas ir viens piemērs, bet es ļoti gribētu dzirdēt iedzīvotāju domas. Un līdzīgas problēmas mums ir droši vien katrā pagastā, katrā pilsētā, kur ļoti svarīgs ir novada deputātiem zināt iedzīvotāju viedokli. Tāpēc es tiešām aicinu jūs visus aktīvos cilvēkus pieteikties šajās padomēs. Tas nav grūti izdarāms, ir veidlapas klientu apkalpošanas centrā mūsu mājaslapā. To jūs varat darīt gan elektroniski, gan papīra formā un aktīvi strādāt, lai mēs visi kopā mūsu novadu darītu pievilcīgāku mums pašiem un ciemiņiem, kas to apmeklē. Informācija un veidlapas pieejamas Augšdaugavas novada pašvaldības mājaslapā.